Viņiem vienkārši stāsta. Tā, Viņiem varbūt pats un runā. Jā, ar melnām rokām. Tas tā drusku pēc treniņa. Principā 3 gadus atpakaļ es biju kādu laiciņu arī nolēmis pastaigāt uz svarzāli. Tur sadraudzējos ar Mareku Leitu un Gvido Kohu. Kopā aizgājām, te Ventspilī bija stadionā tāds spēku vīru šovs. Tur Latvijas spēku vīru asociācijas prezidents Vlads Redkins mūs ieraudzīja. Tur redzēja, ka sportiski puiši pienāca klāt, piedāvāja, vai negribam pamēģināt arī startēt spēku vīru mačos. Viņš izstāstīja, ka tāda mača jau vairākus gadus notiek visā Latvijā. Ventspilī viņi pirmo reizi tad bija atbraukuši pamēģināt mūsu olimpiskajā centrā tur stadionā. Pēc tam pēc nedēļas bija Tukumā. Tad pirmo reizi mēs ar Mareku un Gvido aizbraucām, pamēģinājām. Es sapratu, ka man tur piedalīties nav ko, man lai tur piedalīties jātrenējās uz mazo gadu 6-7, bet Marekam ar Gvido drusku labāk gāja. Tad mēs to vienu vasaru, principā visu vasaru braukājām pa Latviju, startējām. Citur gāja labāk, citur sliktāk, ka profesionāļiem jau bija grūti cīnīties. Es strādāju laukumā, palīdzēju tur organizācijā, sāku palīdzēt. Ar spēku vīru asociāciju kopā sāk strādāt arī Ventspilī pie sponsoru meklēšanas un visādi projektu izstrādes. Mareks principā palika vienīgais no mums 3, kurš nopietni tā arī sāk startēt un tieši speciāli trenēties šiem spēku vīru pasākumiem. Iekļuvu profesionāļu komandā. Gvido ir drusku problēmas ar muguru, tāpēc viņš pagaidām atsakās arī visu laiku. Viņš domā, nākošu gadu sākšu, bet tās problēmas ar muguru ir grūti atrisināmas. Kā pašreiz ar sponsoriem? Patreiz mums ir tā, ka tādu reālu naudu Olimpiskais centrs drusciņi iedeva priekš spēku vīru pasākumu. Tas ir pilsētas doma, varētu teikt. Tas Ventspils svētkos 2. augustā notiks spēku vīru šis te šovs. Ventspilī vispār šogad bija paredzēti 2 pasākumi, diemžēl finansiāli apsvērumu dēļ. Tos pasākums nācās pārcelt uz Rīgu arī, jo Rīgā tomēr ir vairāk sponsoru, vairāk iespējas pie mums ļoti švaku pretīm nākšanu. Acīm redzot, mūsu firmām tepat Latvijā nav vajadzīga reklāma. Par cik lai tā reklāma aiziet tālāk, tas spēku vīros tas maksā ļoti dārgi. Un kādās zālēs trenējas? Mareks mums trenējas 6. vidusskolas zālē, kopā ar Gvido. Tad rudenī, kad sākām meklēt priekš šīs vasaras sponsors, griezāmies pie Zvejas uz direktoru Andru Vītiņu, kurš ieteica, kad viņš varētu, finansiāli viņam ir problēmas atbalstīt, jo naudiņš it kā trūkst, bet viņš mums piedāvāja atdot savu svārzāli veco, savus tonis viesnīcas telpās, un tur mēs pašlaik arī trenējamies visu laiku ar invertāru speciālo, tad mums dažādas firmas sametināja šo invertāru Mareka. Marekam darbvieta palīdzēja arī tikt pie tiem smagajiem čemodāniem. Tur viņš strādā Tirdzniecības ostas apsardzes dienestā pats. Un kas te vēl bija ostas? Kāda vēl bija? Šitas te. Kā sauc tas, kas bija? Kas tev sametināja tos nešus? Te jau caur darbu reizi. Jā, bet kā viņš sauc? Jūras darbnīca. Jūras darbnīca vēl sametināja tos nešus. Tie ļoti labi sanāca, pat labāk nekā tie, kuriem startē Latvijas mačos. Tagad Marekam uz Kuldīgu bija saviem nešiem aizbraucis un izmantoja tur mūsu nešus. Principā droši vien arī, kad Ventspilī būs, varēs izmantot mūsu invertāru. Baļķīts mums ir savs diezgan labs, tomēr Tarmo mums uzmetināja. Invertārs ir praktiski pat tik daudz, ka mēs varētu paši rīkot šādas līdzīgas sacensības Ventspilī paši patstāvīgi, bet vienīgais ir, kad nedrīkstam viņus rīkot, jo mums ir līgums ar spēku vīru asociāciju. Tas ir kā firmas zīme. Spēku vīru šovs drīkst rīkot tikai spēku vīru asociācija. Viņi par to, lai viņiem būtu tiesības šādas pasākums rīkot, maksā lielu naudu starptautiskajā asociācijā. Tātad, par to, ja, piemēram, mēs paši uzrīkot kaut ko tādu, mums varētu iesūdzēt tiesā. Mēs ar viņiem strādājam kopā un mums ļoti patīk ar viņiem strādāt, jo viņi ir ļoti labi cilvēki un, visu, cik mēs esam projekts kaut kādus mēģinājuši kopīgi veidot, mēs ļoti apmierināti esam ar viņiem sadarbojoties. Cik Latvijā vispār ir tāds spēku vīri? Kopumā uz šobrīd profesionāļi ir kādi 10, 2 par etam. Tad piedalās, tad ne. Mareks šogad jau cīnās pa 5. 3. vietu kaut kur tādā starpā. Jā. Sākumā pirmā gadā bija 10, tā vieta labi, jā, tad
7., 8., 9. šogad jau ir labāk. Nu, ja atrastos vēl, teiksim, finansiālais atbalsts viņam, tad noteikti tās vietas varētu augt vēl uz priekšu, jo perspektīva ir. Teiksim, spēkvīros tāds optimālais vecums ir līdz ap 30 gadiem, tas ir tā, viņam 26, tā kā vēl viņš varētu daudz ko sasniegt. Vienkārši liela ieguldījuma vajadzīga tādā speciālajā pārtikā un režīmā, lai visu to varētu pavilkt, jo tas ir smags darbs un naudiņu vajadzīga diezgan daudz. Tāpat kā Bergmanim savā laikā pat, teiksim, Rīgas miesnieks atbalstīja Bergmanu daudz, teiksim, kaut vai pārtiks produktiem. Ja. Finansiāli, tāpat tās arī Latvijas labāko spēku ir Raivīds atbalsts, tur Dobels dzirnavnieks un apsardzes firma Latāju, kur viņš pats arī strādā un visādā veidā nāk pretīm. Arī spēkvīru asociācija meklē viņam papildus. Darba vieta, pats sev tirdzniecības ostu atbalsta pagaidām. Pats sev Kur man jāskaties? Kamerā vai? Skaties, kā var arī. Jā. Skaties kaut kur. Skaties uz Ani, tikai nemirkšķina ar acīm. Man jālāzās tagad Prātīgi simpātijas neizrādi. Tā, labi. Cik gadus jau tu nodarbojies ar šo sportu? Tagad 3. gads mums. Jau tā. Pirmā gada tā pa biškam, bet 2. gads jau tā, spēcīgāk jau ir. Tagad. Kāpēc tu vispār sāk nodarboties? Es nezinu. Kaut kā sāk kādreiz iet uz zāli, mēģināt kaut ko. Biškam tā spēks augta, vajadzēja kaut ko spēcīgāk mēģināt. Cik mēs 3 gadus atpakaļ pamēģināju, tā iepatikās kaut. Un kāda ir tagad tev sasnieguma augstākie? Tagad ir 2 gadus pēc kārtas, pagājušajā gadā un šogad Baltijas. Baltijas sacensības, Baltijas čempionāts, alas muciņu mešana Rīgā bija. Alas muciņu 25 kg viņa augstumā jāmetī. Pagājušajā gadā es biju 3. un šogad 3. arī. Bet augstums bija ar 2. vietu vienāds. Vienkārši it kā. Uz piegājieniem un tā viņi izskaita. 2 gadus pēc kāds 3. Un tagad nedēļa, mazliet vairāk par nedēļu pakarojā, tad es 3. biju. Aizvakar Kuldīgā 5. Un pat palika uz riepas vēlšana atpalika kaut kādam 200 daļām no 4. vietas. Tā būtu 4. Tā. Un kā ir ar pārtiku? Kāda speciāla pārtika jālieto? Speciālā pārtika ir pēc finansiem. Vitamīni jāēd un aminoskāps, viss kas tāds. Cik finanses atļauj, tik jāēd ir. Un kā ar dopingu, pieņemsim? Kur nav dopings? Bet tā, neviens jau nelietos. Jau kontrols visāds tāds veids ir. Neviens jau negrib, lai kaut kas sanāk tāds nelabs. Tā, un vēl, cik bieži trenējies un cik ilgi katrs treniņš notiek un kā tie treniņi ir? 3-4 treniņi nedēļā ir tagad. Tagad vasarā karsts varbūt 3, tikai karsts grūtāk patrenēties. Treniņš no 1,5 līdz 2 stundām. Vienkārši svars lielāks, vairāk kā atpūsties pie viņa. Un ar ko atšķirās treniņi ziemā un vasarā? Ziemā nav tik karsts, vasarā grūtākais karstam patrenēties. Tātad ziemā var lielāks slodzi likt virsū? Var arī lielāks slodzi. Kaut gan slodzi ir pēc noskaņojuma, pēc viss, pēc atpūtas. Kā tu jūties? Nevienmēr var izdarīt to. Pēc pašsajūtas viss ir. Viendien jūtas labāk, viendien sliktāk. Vai jebkurš cilvēks var sākt tā trenēties un sasniegt tādas rezultātus, ja tur jābūt kaut kādām speciālām dabas īpašībām? Es domāju, vienkārši līdz kaut kādam līmenim, es domāju, katrs ir aiziet varbūt pa pirmajām vietām kaut kur kādā Eiropas un pasaules līmenī. Tur varbūt ne katrs varētu aiziet, bet vidējām līmenī var katrs. Galvenais būtu gribēšana. Es, piemēram, 9. klasē pie stiena reiz nevarēju pievilkties. Un tā vienmēr no fiskultūra knaps trīnieks bija. Un tad pa biškam, cik 7. gadu, kamēr trenēs, kaut kā redz. Kaut kā augšā ir teicis bišķi. Jā. Tā, un ko? Vēl kaut kas tāds. Vai ir arī bijuši kaut kā tāda, kā ar traumām vispār? Tagad saka, jānospēlēs. Nav tāds smagi bijuši. Reku bišķi kā tagad rokā. Tas tāds sīkumi ir, bet ir jau it kā problēmas ar muguru, bet tā ir, ka cenšas tu nejust. Bišķiņi. Labi, paldies tev. Tā, un tagad? Mareks Leids. 26 gadu. Labi. Tā tevi es zinu, un Tas ir Juris Jutko. Tas bija Juris Jutko, jā. Tas ir Jutko Juris. Viņam ir 42 gadi, un šogad viņš startēja Latvijas amatieru čempionātā.
Viņš trenējās visu mūžu laikam, ja viņš Velkonī velk virvi arī, ja Velkonī mūsu Ventspils virsvildzēja komandā. Un šogad viņš Latvijas amatieru čempionātā ieguva 2. vietu. Principā varēja būt pirmais, no pirmā viņš atpalika tik minimāli, ja, nu tur būtībā bija tā, ka ja viņš būtu kaut kāda 1-2 reizes it kā pacēlis vairāk kaut ko citu, ja viņš būtu vinnējis. 1. vietu ieguva puisis no Ogars, ja. Spēcīgs arī puisis, bet Juris varēja arī viņu. Nu, veterānos viņam ir ļoti liels izredzes. Tagad būs kaut kāds Baltijas čempionāts veterāniem. Un vēl tad paņem. Kādas ir tās vecuma grupas, kā tur vecuma grupas iedalās vispār? Šīs sacensībās nav vecuma Nekā? grupas. It kā jau tagad viņi grib ieviest veterānus, bet tas diezgan tāds jauns, tāpēc, ka pasaulē piedalās cilvēkam ir 40 pāri un ir pat Norvēģis ar 52 gadiem, kas piedalās sacensībās. No kāda vecuma vispār var piedalīties? Nu, piedalās arī cilvēkam 20 višķi pāri. Bet vislabākais vecums Nu, pie 30 gadiem tāds līmenis diezgan visiem turās. Nu, kaut kā reku Lietuvietam Židronām, cik viņam 28 gadi ir, un viņš jau 2. pasaulē tagad. Nu, pirmais ir Pols, viņam 25 gadi. Vēl var ieslēgt arī kondicionieris, ka viņš vajag grūts. Ventilators. Te mums viss ir sataisīts, man ir mazie bērni čemodāni.
baigi smagākie. Tik smagi nevienam nav. Šoši. Jā, mums ir jautājums, es tā pateicu, nemantīšu. Ņem vēl. Saliec klāt, normālai. Un kaut kur aizvogt projām tur ir. Tā bija foršāk. Viņš lielāk par citos. Atvedām transportu.